Mēs turpinām arī ar otro epizodi, un mēs gribējām paturpināt arī iepriekšējo tēmu, kas bija saruna par identitāti Dievā. Un mēs ar Danu pārrunājām kādas detaļas, ka īstenībā šī tēma ir bišķiņ plašāka arī, un ir kādi punkti, tieši tādas definīcijas, ko mēs varam apskatīt, kas es esmu Dievā. Danut. Jā. Un, protams, kas es esmu Dievā, ir ļoti garš saraksts. Mēs zinām, ka Bībelē ir vairāk par 1000 apsolījumiem, un principā katru apsolījumu mēs varam ņemt arī sev. Bet, ja mēs skatāmies tā strukturizēt, tad mēs varam sadalīt tādos tā kā grupās vai blokos. Mēs iesim cauri par grupu nosaukumu, un tad mēs apskatīsim kādas lietas, ko mēs varam palikt apakšā. Un viena no tādām, ar ko mēs varam sākt, jo tas ir saistīts ar to, no kurienes mēs esam sākušies, ir, ka mēs esam radīti ar mērķi. Tieši tā. Tieši tā. Un tad apskatīsim arī pāris rakstu vietas, kas arī izceļ to un paskaidro, kāpēc mēs esam radīti ar mērķi. Bet varbūt tas varētu piebilst pāris lietas, kāpēc es tieši gribēju virzīt arī šo ierakstu uz šiem punktiem, jo personīgi arī manā dzīvē bija tad, kad es mācījos BSM, man bija tādas identitātes svārstības, drīzāk par to, kā būt Dievā, vai ne, kā atšķirt no tā, kā no šīs pasaules skatījuma uz to, kas es esmu Dievā. Un man ļoti palīdzēja arī tas, kad man ieteica, un es biju sameklējusi dažādas raksturvietas, uz ko es arī balstījos. Es lasīju, pasludināju viņus skaļi, un tā teikt, atjaunoju savu prātu par to identitāti, lai es atjaunotu to skatījumu, kas es patiesi esmu Dievā, jo tas bija laiks, kad es vēl nesen biju atnākusi pie Dieva un vajadzīgas ir tās pārmaiņas. Tad šis materiāls arī kalpos labi par to, lai mēs tiešām apskatītu šos punktus. Jā. Un lai tas būtu par svētību arī jums un jūs, kam ir nepieciešams, manuprāt, katram kādreiz vajag vai nebalstīties patiesībā. Paskatīties patiesībai acīs, kas mēs esam Dievā. Tieši tā, jā. Tā kā turpināsim. Turpināsim iesākt to par to, kas mēs esam Dievā. Un viena no pirmajām rakstvietām, ko es gribu teikt, ko ir no psalmiem. Un varbūt zinat 139. psalmu, kas tā kā arī paceļ šīs te jautājums par to, kas tu esi. Un Dieva vārds saka no 139. psalms, no 13. līdz 14. pantam, kad jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Un es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts, brīnišķīgi tavi darbi, un man dvēseli to labi zina. Un ir cik labi, ka mēs varam redzēt, ka Dieva vārds mums saka, ka tu esi radīts brīnišķīgi, kad Dievs nav kļūdījies šeit. Vai ne? Viņš ir jau no mātes miesās jau redzējis, viņš jau mūs ir veidojis, viņš ir izdomājis un jau piešķīris mums gan ķermeni, gan mūsu jau to, kas mēs esam. Ka mēs jau arī mātes miesās, mēs esam jau no Dieva ideāli, perfekti un brīnišķīgi jau radīti. Tā kā tas ir pie tā, ka mēs varam teikt, ka mēs neesam nejauši radušies, mēs esam radušies apzināti no Dieva nodoma, pēc viņa līdzības, un personīgi šis te psalms viens no maniem mīļākajiem. Tā kā ir forši iesākt to ar to, kad man ir papildus vēl panti, kuri man stiprina par to, ka mēs nevaram tā kā aizbēgt no Dieva. Ja? Tā jau cita tēma, mēs pastīsimies citreiz, bet principā, kad Dievs jau reāli man ir jau no paša iesākuma tā nodomājis un pieņemot to, redziet, man ir šodien emocionāla diena vienkārši, un es domāju, ka Dieva gars grib runāt, un turpināsim par to runāt. Jūs gribētu piebilst arī ļoti spārīgi apzināties, kad tu lasi šo raksturvietu arī izvērtēt to un apskatīt, kad es esmu brīnišķīgi radīts. Teikt, ka tieši likt uzsvaru brīnišķīgi radīts. Jo mums ir vajadzīgs atjaunošanos, jo īpaši šajā pasaulē mums
ir tik apkārt visādi triggeri, kas liek uz mums skatīties, es neesmu pilnīgs tajā lietā, es neesmu pilnīgs tajā lietā. Kad Dievs būtu kļūdījies, vai ne? Jā, bet ja Dievs mūs ir izredzējis, ja Viņš mūs ciena, ja Viņš mūs mīl, tad arī mums vajag apzināties šo skatījumu uz sevi pašu, skatīties veselīgā veidā, ka es esmu mīlēts no Dieva, un jā, neatkarīgi no tā, ka mēs esam miesā un ir šajā pasaulē ir grēcīgā pasaule, bet tomēr atjaunot savu domāšanu, jo tas īstenībā ir diezgan liels un svarīgs pamats, uz ko balstīties, lai tu būtu veselīgs kā kristietis, lai tu cienītu atkal sevi, vai ne? Jā. Tā. Es gribu pielikt klāt par to, ka šī grupa radīts ar mērķi. Ja mēs esam paši definējuši, salikuši, sagrupējuši šīs ļoti daudzās lietas, ko Bībele saka par to, kas tu esi, cik tu esi. Teiks tā, pirmā grupa, vienkārši, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam, kad mēs esam priesteri, mēs esam no Dieva ar glābšanas domām, un mēs esam aicināti, ka tā ir šī grupa, kura norāda uz to Dievu vārdā, ka mēs neesam nejauši radušies. Kad tas ir kaut kas pāri vienkārši tādai, nezinu, mums gribās īstenībā ikdienā teikt, kad vecāki jau nedomāja, ko viņi dara, ka mēs tur bija tādi apstākļi vai vēl kaut kas, bet ka mēs varam redzēt, ka īstenībā Dieva vārds ir ļoti precīzs. Viņš ir ļoti skaidrs un viņš pasaka lietas skaidri, kad jau no paša iesākuma, ka viņš ir izredzējis, viņš ir aicinājis un viņam ir labas domas par mums. Tieši tā, jā. Tas ir fakts. Labas domas, un tāpēc skatīsimies arī tālāk uz to nākošo punktu, kad, ja mēs esam radīti ar mērķi, un tad viņš ir mūs izredzējis, un ka mēs esam ķēniši priesteri, un to mēs varam apskatīties 1. Pētera 2.9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Un vecajā derībās laikos cilvēkiem nebija tieši pieeja atkal pie Dieva, to funkciju izpildīja priesteris, bet tagad atkal mēs esam tie priesteri, jo tajā laikā viņš bija kā starpnieks starp grēcīgo cilvēku un starp Dievu, tad tagad mēs esam šie priesteri, kuriem ir tiešām. Caur Kristu. Priesteri, caur Jēzu. Mēs esam iemantojam, redz, te pārklājās šīs tēmas, ka mēs iemantojam šo ķēnišķās priesterības statusu. Tieši tā, jo starp šo dāvanu, tā teikt, ko Kristus mums ir dāvājis, tagad mēs esam tātad ar šo misiju, tā teikt, būt kā priesteriem viņa darbā, lai savienotu atkal šīs pasaules grēcīgos cilvēkus, vai ne, nest to gaismu un savienot atkal viņus ar Dievu. Tieši tā. Brīnišķīgs ir Dieva vārds, vai ne? Un mēs iesim cauri rakstvietām. Šīs visas raksturvietas būs uzrakstītas mums arī zem video un arī uz video. Tā kā, ja neuztraucies, būs uzrakstīts, tā kā, ja tu varēsi droši sev atrast pats, palasīt kontekstu un paskatīties Bībelē pats un stiprināties šo te raksturvietu, ja mēs varbūt kaut kā ātri pārskrienam pāri, jo ir tiešām Bībele. Es patiesībā skatot šo te domu, definēju to, kas mēs esam Kristū. Es esmu pārsteigta par to, cik ļoti daudz Bībele par to runā. Cik ļoti daudz Bībele mūs tā kā mierina. Viņi tā kā mums dod šo te, kad esi mierā, ar tevi visi kārtībā, es esmu tevi radījis un es tevi mīlu. Jā. Būt mierā. Būt mierā. Tā ir, jā, ka mēs reizēm par to aizmirstam un ka mēs to pazaudējamies un šķiet, ka kaut kas nav kārtībā, bet tad nāc Dievu vārdā un saprot, viss ir kārtībā, es joprojām esmu Dievu mīlēta. Un tieši, tas nākamais punkts, kad ir miera un glābšanas domas, Jeremija 29.11. Jo es zinu, kādas man domas par jums saka tas kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanas domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Tad Dievs ir mūsu
tā teikt, vadītājs, vai ne? Viņam ir miera un glābšanas domas. Un pats svarīgākais, ka tur ir minēts ne ļaunuma un ciešanas domas, cik svarīgi mums ir to paturēt prātā, tad, kad mēs saskaramies ar kādām grūtībām vai spiedienu. Atgādini sev, vai ne? Tam kungam nav ne ļaunuma, ne ciešanas domas uz mums, bet viņam ir atkal miera un glābšanas domas, cik svarīgi ir piefiksēt to un atkal izcelt pēc to. Jā, cik mēs esam tālu patiesībā aizgājuši tā kā projām no Dieva, ka Dievs mūs tā kā aicina atpakaļ, vai ne? Viņš saka, es par tevi esmu mierā, es gaidu tevi, es esmu gatavs tev glābt. Tieši tā. Tev jānāk pie manis. Jā, tev jānāk pie manis, un 2. Timoteja 1.9 saka, ka tu esi aicināts. Tātad 1.9, kur teikts, jo Dievs ir izglābs mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlstības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Cik patiesībā cik vecā derība ir sasaistīta ar jauno derību? Jo redz, iesākumā Dievs radīja cilvēku ar savu domu un nodomu, un psalmos ir šīs dziesmas par to, cik ļoti es tevi mīlu un es tevi pieņemu, un jau no pašiem sākumiem, ja? Un Dievs nedzīvo laikā, līdz ar to viņš tā kā neskatās uz to, ko mēs, mēs, protams, kaut kādā ziņā savojājamies ģenētiski un vēl visādā veidā, bet viņš mūs aicina redzēt, viņš saka, kad neskatoties uz to, ko mēs darām reāli, kad Jēzu Kristu jau pirms mūžīgiem laikiem, cik īstenībā viņš jau no paša iesākuma, mēs vienkārši izdzīvojam to laiku, viņš jau mums ir tā kā svētījis mūs. Viņš saka, atgriezies. Jā, man patīk, ka viņš ir aicinājis ar svētu aicinājumu. Man patīk tas svētu aicinājumu. Tātad tas ir kaut kas pilnīgs, kaut kas tīrs, kaut kas šķīsts. Tajā, ko mums ir jāsaprot, kur viņš ir atkal mūs ieaicinājis būt viņa tuvībā. Un, protams, te varētu turpināt to skatīties un iet dziļāk, bet kas var būt labāks, ja mēs saprotam, ka mēs esam radīti ar mērķi, mūsu dzīvē ir šīs Dieva perfektās domas uz mums un aicināts. Bet es gribētu teikt, tas aicinājums atklājas tad, kad mēs iepazīstam viņu, kāds ir viņa griba uz mums atkal, vai ne? Jo nevienmēr mēs zinām, ka mēs esam aicināti, bet tuvībā ar viņu viņš tā kā paver šo skatu. Tas interesants. Tā, es mēdzu pastīties. Vēl tu man saintriģēji, man ir tāds interesants mesijāniskie rakstu tulkojums jaunai darībai. Un te ir teicis, ka šis pats pants, ko mēs jau lasījām, tur teicis, ka viņš mums ir kalpojis un izaicinājis mūs ārā no nošķirtā aicinājuma, nevis pēc mūsu pašu gribas darboties, bet saskaņā ar viņa paša mērķiem un žēlstības goda, kas mums tika piešķirts Mesijā, ja šo pirms laika iesākumu. Un apakšā ir tā piezīme kopš radīšanas. Cik interesanti, kad cits tulkojums, viņš palīdz tā kā vēl plašāk izprast, cik jau viņš ir teikts kopš radīšanas, kopš paša iesākuma, ka viņš ir kalpojis un izaicinājis mūs ārā ar nošķirtu aicinājumu ne pēc mūsu paša gribas darboties. Interesanti, ka mums reizēm liekas, ka no mums kaut kas tā kā iznāk, bet patiesībā cik ļoti ir svarīgi vienmēr atgriezties uz pirmo Mūzes grāmatu, vai ne? No iesākuma, kad viss jau bija, daudz lietas jau bija no paša iesākuma. Tas ir kaut kas, vai ne? Tā ir mūsu pirmā grupa, vai ne? Tā ir pirmā grupa. Pirmā grupa par to, ka mēs esam radīti ar mērķi, ka Dievs ir mūsu brīnišķīgi radījis no paša iesākuma. Mēs esam ķēnišķie priesteri, ka Dievam uz mums ir miera un glābšanas domas un ka mēs esam aicināti. Un mēs varam iet tālāk, jo apsolījumi ir daudz. Apskati nākošo grupu. Tu esi perfekta. Tu esi perfekta. Mūsu nākamā grupa ir tā, ka tu esi perfekta. Un ko tas iekļauj? Ne tikai perfekta, bet perfekts. Perfekts. Un šeit, man liekas, Laura grib kaut ko teikt.
Es gribu teikt, es gribu atgādināt par to, ka jā, mēs esam divas sievietes, vai ne? Bet šie raidījumi nav tikai sievietēm paredzēti. Mēs negribētu iekļauties tikai šādā rāmī. Tas ir jebkuram kristietim, kurš ir sastapies vai kādu laiku Dievā. Mūsu šī projekta mērķis ir jūs pat arī apmācīt nedaudz, vai necelt jums šos rakstus, vērst skatu uz Dievu, un lai jūs varat spērt soli dziļāk, tā teikt, vai ne tālāk attiecībās ar viņu un garīgajā izaugsmē, tā teikt. Jo es ticu, un arī Dievs vārds arī apgalvo, kad mēs augam attiecībās ar Dievu, ja mēs esam bijuši bērni, tad arī kādreiz mums ir jābūt tīneidžeriem, vai ne? Jā, un tad jaunekļiem un jauniem pieaugušajiem, un tad mēs kļūstam par tēviem, un tad mēs kļūstam par, es tēviem nav vectēvi. Tēvs Bībelē ir augstākā instance, kā arī Dievs tēvs, kad nav augstāk. Un tēvs tā ir pilnība, ka tu vari arī būt gados, bet tu vari arī šos garīgos bērnus audzināt, kad tēva potenciālam nav ierobežojumi. Tā kā mūsu šis garīgais ceļojums, mūsu pieaugšanā, mūsu tādā ir izaugt līdz tēva statusam, ka mēs esam tēvi, ka mēs nedomājam tikai par sevi vai par kādu, bet mēs rūpējamies par mazuļiem, par jau viņu mazbērniem, sanāk mūsu mazbērniem, kad mēs jau apmācam citus, kad uzņemies atbildību arī par citiem. Tas ir tēva pienākums. Un pats svarīgākais, kad kāda kā Jēzus bija uz zemi, un viņš rādīja mums piemēru, vai ne? Arī viņam bija mācekļi, un kad mēs, nezinu, kāpēc tā ienāca tikai tas tā prātā, bet ka mēs varam arī mācīties, un pats galvenais, ka šis arī ir mums tāds pamats pašām mācīties, augt, lai arī dot to, ko mēs jau zinām, un atkal iet tālāk savā ticības solī, apstiprināt tās lietas, par ko mēs jau esam gājuši cauri, liecināt par kādām lietām, un tad veidot šo izaugsmi gan sev, gan jums atkal. Tieši tā, tad tu esi perfekts. Tu esi perfekts, skatītāji, tu esi perfekts. Un ko iekļauj šis perfektums? Tas iekļauj, es vienkārši nosaukšu šo grupu, kā, kas zem tā perfekts ir, ka tu esi taisns, tev ir piedots, mēs esam svētīti, mēs esam svaidīti, apzīmogoti, dziedināti, brīvi, darīti pilnīgi, un mums ir miers. Jā. Tā kā šī grupa ir tā, kas no vienas puses tas tiek vairāk ir darbs ar mūsu dvēseli. Jebkurā gadījumā tas ir viss mūsu dvēselē, ir šīs šaubas, atmiņa zināšanas, un mēs pārcelājam un strādājam ar dvēseli. Bet šeit ir tāda emociju sadaļa, kad ticībā mēs pieņemam, ka mēs esam dziedināti un brīvi, un reizēm, kad tas mums ir tik ļoti vajadzīgs, ka mēs vienkārši esam brīvi vai dziedināti. Dziedināt vēl arī aiziet uz ķermeni, bet tādas... Es gribēju tikai atgādināt par to, ka mēs pagājušajā reizē arī likām akcentu uz to, ka Jēzus mums nes šo pestīšanu, bet atkal darbs ar mūsu dvēseli, tas ir atkarīgs no mums. Tas ir no mums. Jā. Un līdz ar ko, jo tu vairāk strādāsi ar sevi, nesīs gaismā, jo tu būsi pilnīgāks, arī brīvāks un līdzībā pēc Dieva atkal tuvāk viņam. Jā, jo sanāk, ka mēs jau esam perfekti. Ko Dieva vārds dara? Dieva vārds pasaka to, kas tu varbūt pats šodien to neredz, bet kad tu rīt, kad tu globāli, kad tu noticēsi, kad tu sasniegsi, ka viss potenciāls ir jau tevī, bet tev vienkārši vēl jāpiestrādā pie kaut kādām lietām. Kad Dieva vārds pasludina to ticībā, un kad cerībā mēs vienkārši ejam. Mēs ar to cerības darbu strādājam. Jā, jo tas ir tāds savienojums ar to, ka reāli mēs esam šeit uz zemes. Ir kādas lietas, mēs esam miesā vai ne, kas šeit arī paliks. Bet mēs esam, tā teikt, ietekmēti no grēka. Un, kad kāda apstākļa spiež, tas tomēr ir tāds. Paskatīsimies reāli. Tev ir jāatšķir arī kā garīgam cilvēkam. Tev ir jāatšķir, ir lietas, kas tev ir jāatzīst, vai ne, bet tas nemaina tavu identitāti. Jā,
vai ne? Jo tu esi perfekts. Jā. Un perfekts nozīmē taisns. Un pastīsimies vēstulē romiešiem vispār par to, ka mēs esam taisnie. Patiesībā jaunā darība runā daudz rakstvietas. Mēs šeit, jebkurā gadījumā, varam apskatīt tikai dažas no viņām. Un viena no tām ir romiešiem 10:4. Jo bauslības gals ir Kristus, un viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Tad redz, kur šeit ir, ka mēs ticībā varam paņemt jebkuru no šīm rakstvietām, kaut vai tikai tās, ko mēs apskatīsim. Kaut arī tas jau ir ļoti daudz. Ja mēs spētu pacelt šo te ticībā, mēs patiešām staigātu kā perfekti Jēzu Kristu. Mums neviens nevarētu tā kā izšaubīt mūs no tā, kas mēs esam, ka mēs arī to, ko mēs jau pirms tam minējām par brīnišķīgi radīts vai ka Dievam uz mums ir glābšanas domas vai aicināts, ka neviens nevar izšaubīt to, ka pats Dievs mani aicina. Ka ticībā es varu paņemt to, ka es esmu vienkārši, es iegūstu taisnību, es esmu taisnots. Jā, un es gribētu minēt par to, ka jo bauslības gals ir Kristus, tāpēc, ka viņš parāda šo vecās derības bauslības beigām, vai ne? Vecā derība joprojām ir Dieva vārds, kur mēs varam iepazīt Dievu, viņa raksturu, un tas nav atmetams. Bet Jēzus nāca un parādīja jaunu bauslību, jeb jaunu derību precīzāk, vai ne? Kurai mums ir jāsako. Piepildīšos te bauslības. Jā. Pareizāk būtu vēl tā. Jā, pareizāk būtu vēl tā, ka viņš jau ir piepildījis to, un tāpēc mēs esam aicināti būt sadraudzībā ar Dievu, un ka mums ir tiešā šī pieeja viņam. Un mums ir, vai ne? Un turpinot šo te, pie taisnā mēs varam pastīties arī Efeziešiem 1:4, Pāvila vēstule Efeziešiem, kur ir teikts, ka viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Un šeit vispār es kaut kādā ziņā vēstule Efeziešiem ieraudzīja kaut kā mazliet savādāk. Ka vēstule Efeziešiem viņi runā tik ļoti par atjaunoto cilvēku, viņi runā tik ļoti par personību, viņi runā tik ļoti par to, kā Jēzus mūs šeit dievišķajā mīlestībā, viņš mūs vienkārši ieterpi, abruņo un dara brīvus. Wow. Šodien ir vienkārši. Šodien redziet, kas notiek. Dieva vārds ir dzīvs, vai ne? Un kad viņš arī, tas ir pilnīgi emocijas ir labi, un kad tur notiek dziedināšana. Es gribētu ticēt. Laura. Es darīts brīvs, šķīstīts. Jā. Ka es izlasīju vai es neizlasīju? Jā, viņš ir izredzējis. Lai mēs būtu svēti un nevainojami. Nevainojami, tieši tā. Tas ir svarīgi atkal viņa priekšā, tātad tu esi svēts un tu esi nevainojams. Un tas ir arī jāceļās, kas ir svarīgi. Un Dievs uz mums raugās atkal no šī skatu punkta. No Jēzus, vai ne? Bet kur šeit ir, teiksim tā, kaut kādā ziņā mēs te varam apmaldīties, jo bez Jēzus mēs nevaram būt svēti. Ne. Jo viņš ir tas, kas piepildīja. Jā, piepildīts, un kad viņš, tā kā, šeit ir teicis, ka viņā, tātad Jēzu sanāk, kad man patīk ir internetā tāda liecība par to, kad nostājās cilvēki visi uz to tiesas dienu, un tad ir šie te svari, ja. Un kad tu pēc svariem vienkārši tev ir tāda lieta, kur ir sarakstīts viss, ko tu esi darījis, un tad tu uzkāp uz svariem, un tev ir pa smagu. Un tur tā skala aiziet vainīgs. Un tad it kā, ok, labi, esmu tagad iebersies. Un tad atnāk Jēzus, viņš tāds paņem to tavu lietu, brīvs, šis ir mans cilvēks. Un man liekas tāds, un tā Dievs uz mums skatās. Ok, viņš respektē to, ko tu esi darījis. Viņš zina, ko tu esi darījis, viņš zina, ko esmu darījis. Un viņš tāds, bet tu esi manējais. Tu esi pārklāts Jēzu un brīvs vienkārši šeit. No malas vienmēr liekas tā, kāpēc viņš var būt brīvs, viņš taču ir tāds un tāds, bet Jēzu un caur Jēzu mēs iegūstam šo garīgo brīvību tajā tiesā, un ka mums nav jāparādās šīs tajā tiesā, kurā nāks grēcinieki. Tiesas ir dažādas. Tā būtu atsevišķa tēma. Tieši tā, jā. Dievs
Dievs paliek nemainīgs, un viņa tiesa būs viņa tiesa. Es skatos sarakstā, un es skatos, ka mūsu nākamā tēma mums ir piedots reāli, cik plūstoši tas aiziet, kad arī patiesībā tas arī ir Efeziešiem 1:7, kur ir teicis, ka mums ir piedots, un redz, kur atkal mēs atgriežamies. Viņā mums dota, tātad 1:7 Efeziešiem, viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Un varētu vēl turpināt, vai ne, un turpināt, kad kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Tas mazliet varbūt no citā kategorijā. Bet redz, kur mums ir piedots. Jā, jo vecās derības laikos atkal piedošana tika piešķirta no šiem upuriem, vai ne? Kad bija šie dzīvnieku asinis pienešana atkal priesterim, un priesteris atkal izpirka šos nes to Dievu priekšā. Bet šajā brīdī Jēzus mūs jau ir izpircis, viņš jau ir dāvājis mums brīvību atkal no šīs verdzības, no grēka sekām, un kad mēs esam darīti atkal brīvi no tā, un galvenais, ka mums ir piedots, un tāpēc es zinu, ka ir cilvēkiem, kuriem nospiež kādas pagātnes lietas, vai ne, ko viņi ir darījuši pirms viņi ir nākuši pie Dieva, vai pat arī, ko viņi ir darījuši jau esot kopā ar Dievu, bet mēs augam un mācamies, un jautājums ir tavs, kāds ir tavs sirds stāvoklis, un tev vajag atjaunoties šajā domāšanā, ka tev ir piedots. Vienīgais, kas nav piedevis, ir tu neesi piedevis pats sev, un arī tā ir lieta, kas tev ir jānes Dievu priekšā, un ka tev ir jāpiedod par to, ko tu esi darījis. Tu iespējams biji apstākļos, ko tu nezināji, vai ne, kā ietekmē, bet Dievs visu vērš par labi. Tas nenozīmē, ka viņš nevar ietekmēt apstākļus vai situācijas. Manuprāt, pats labākā lieta, kas tev būtu jāsāk, ja tu pamani, kad ir par šo piedošanu šī tēma, vai ne, kas tev uzreiz pamudina kādas lietas vai sirdī, tad turpini pie šīs tēmas, tā kā paskatīties dziļāk un meklē piedošanu pats sev. Jo, manuprāt, ka cilvēkiem tas arī liedz augt kādās lietās, tu vienmēr vari justies necienīgs, ka tu neesi nopelnījis kādas lietas, ka tev pašam viss jānostrādā, tā teikt, lai tu varētu pieņemt šo piedošanu, šīs atkal kaut kādas citas apstākļas vai situācijas. Tas var aiziet plašāk atkal, bet tāpēc lūdzu piestrādā pie tā. Piestrādā pie piedošanas. Jā. Un tad mēs ejam tālāk pie tā, ka tu vari saņemt svētību tajā. Tieši tā. Un par to runā, un mēs šajā punktā grūti tikt ārā no vēstules Efeziešiem. Šeit ir atkal vēstule Efeziešiem 1:3, kur ir sacīts, lai slavēts mūsu kungs, Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Tā kā vēl vairāk, ne tikai tas, ka caur ejot šo transformācijas, pārveidošanās, atgriešanās procesu, mēs arī ejam to, ko sacīja, piedošana, tad mēs nonākam līdz tam, ka mēs saprotam. Un tas veido mūsu identitāti, ka mēs saprotam, ka mēs jau esam svētīti, ka viņš ir mūsu svētīts ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Tas nozīmē, ka visa svētība jau ir pār tevi. Tev ir tikai to, cik satvert, vai ne? Jā. Ka tu esi svētīts. Tu esi svētīts. Jo mēs esam svētīti ar viņa dāvinām, gan par viņa vārda izpratni, svētais gars mūsos arī ir, ka mēs esam spējīgi pildīt viņa gribu un uzņemties šīs lietas, ka tev neņemot vērā, tā laikam nevar teikt, neņemot vērā, kad tas ir svarīgs nianses, ka tu vari stāties pretī lietām un arī izmainīt kādas lietas sevi, ja tu agrāk esi bijis nejauks vai ne, tad vai, es nezinu, kāpēc tāds piemērs atnāca. Šodien? Tad kāds ir bijis nejauks? Tad atkal viņš tev dod šo pārmainītu sirdi un dod šo cerību dzīvot atkal ar Dievu. Tu esi kā jauns cilvēks, tu esi svētīts reāli. Visā, ko tu dari, atkal tu esi svētīts ģimenē, tu esi svētīts attiecībās, tu esi svētīts darbā, un tā var turpināt. Finansēs, tu esi svētīts, vai ne? Tā arī ir svarīga niša, par ko vajag atjaunot domāšanu. Arī tas to es daru arī, jā. Es pasludinu šos vārdus, kas es sasniegu to, kad, svētīti, jā.
teikt, ka tā. Un svētība, ko vēl ietver, arī, ka tu esi svaidīts. Un aizdodamies uz Pāvila 2. vēstuli korintiešiem, 1. nodaļa, 21, 22. pāns, kur ir teiks, bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu un kas mūs ir svaidījis, tātad mēs tad turpinam šo sarunu ļoti, man liekas, viņi tā plūstoši pāriet, kad Dieva vārds vienkārši savieno pats, viņš tā kā turpina šo sarunu, kad kas mūs ir svaidījis ir Dievs, un viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Un tas apzīmogošana, kad mēs esam viņa piederīgi. Tātad svaidītais ir tā kā svaidīts, taisns, un visi šie vārdi nozīmē atdalīts no pasaules, un kaut kādā ziņā, ka tas ir arī šis zīmoks, kad tu esi tā kā iezīmēts. Tu esi atzīmēts kā savējais. Un viens no tādiem, tā teikt, depozītiem vai depozīts. Okay. Mūsos ir svētais gars. Un mēs, manuprāt, ar to arī izceļamies, ka mēs varam pamanīt, ka cilvēkos, kuri ir pildīti ar svēto garu, vai ne, kas atkal mums dod tādu gudrību. Svētais gars mums dod gudrību, virzību, viņš mūs pamāca, viņš tiešām ir mūsu tā apziņas pareizā balss, vai ne, kas mums atkal... Tā kā vadītājs, vai ne? Viņš to tā kā ved. Patiesībā man vispār patīk tā doma, ka svētais gars, ka viņš ir tā kā advokāts. Jā. Un ka viņš laiks staigā tev klāt, blakus, vai ne, un tu kaut kur ej kaut ko dari, un viņš laik tev aizstāv. Un tā kā aizstāvs, citā tulkojumā ir šis advokāts, man patīk. Viņš iestājas par katru lietu, kad ir šī netaisnība, jo viņš vienkārši tevi aizstāv, viņš tāds vada tev, tā kā Jēzus pa tuksnesi vadīja, viņš izgāja ārā, gara pilns, un viņš iegāja tuksnesī ar svēto garu, liekas tā. Jā, tā laikam pareizā. Vai ne, viņš iegāja tuksnesī, lai gavētu, un tur teikt svētais gars viņu ieved, un cik interesanti, kad viņš ieved mūsu grūtības, viņš iet līdzi ar mums mūsu grūtībās. Un tajā patā laikā viņš ir šis te aizstāvs advokāts, un viņš mūsu grūtībās mūs vienkārši aizsargā. Tieši viņš uzreiz tā kā, nē, bet tur ir tā, bet vispār viņš ir manējais, ja kas mēs esam kopā. Un tas tāpatās, ka viņš var dot atkal īstos vārdus, ko mums teikt un sacīt, kad, un pats galvenais arī ir tas, kad svētais gars mums dod šīs ciešās attiecības ar Kristu, jo ka svētais gars tev ieved pie Kristu, un Kristus atkal tev ieved pie tēva, vai ne, tuvībā, jo caur Kristu mēs vairāk varam iepazīt arī Dievu prātu, Dievu gribu, un kad mēs tās svētības jau varam baudīt jau šobrīd šeit uz zemes esot. Vai ne? Un tāds, un kas tad ir vienkārši tev jāsaprot, kas ir tās svētības. Patiesībā no vienas puses šīs arī ir tās svētības. Vienmēr kā sanāk, cik interesanti, kad tu šos atver, tu iegūsi svētību, bet tajā pašā laikā svētība jau ir tas, ka tu to vari satvert, jo ne visu to var satvert. Jā. Jo, piemēram, nākamais punkts ir par dziedināšanu. Un redzi, dziedināšanu tu vari satvert patiesībā tikai tad, pirmkārt, kad tu tici un ka tu esi tajā viņa perfektajā svētībā. Tu it kā viņā esi, bet kamēr tu neesi tā kā brīvs vai vēl kā turbūt reizēm nevar nemaz to satvert. Un Pētera 1. vēstulē, 2. nodaļa un 24. pants saka, ka viņš, tātad Jēzus, uznesa mūsu grēkus savā miesā pie stāba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Šī ir viena no, man liekas, tā kā vispopulārākā rakstvieta, kas ir tieši ar dziedināšanu, ka mēs jau esam dziedināti cauri Jēzus brūcēm, vai ne? Kad viņš vienkārši uzņēmās visu, kas mums bija, visa Ādama daba, visa šī vecā domāšana, viss mūsu vecais cilvēks, visa grēcīgā daba, kas bija no iziešanas no ēdens dārza, ko mēs esam visi tā kā krājuši un kolekcionējuši un ģenētiski tur ģenerējuši un veidojuši, un mēs esam pārveidojušies, un mēs esam šodien ar saviem čemodāniem. Un ja es saku vienkārši viss, es to visu paņēmu, un tagad mēs esam viens, un tikai caur to mēs tā kā, tu esi dziedināts. Tu esi dziedināts.
Caur Jēzu. Iesim tālāk, un nākošais no punktiem ir brīvs. Ja tu esi dziedināts, tad arī tu esi brīvs. Un tā būs Jāņa evaņģēlija 8. nodaļa, 36. pants. Un vēl Kolosiešiem 2.11. Tātad sāku ar Jāņa evaņģēliju, kas ir 36. pants. Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Un Kolosiešiem 2. nodaļa 11. pants. Viņā arī esat apgraizīti ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Es gribēju pieskarties un izcelt šo. Tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Protams, ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, vai ne? Reizēm tu tiec kārdināts un triggerēts uz kādām grēcīgām darbībām, ko tu esi agrāk darījis, vai kas tu esi bijis pagātnē, vai ne? Ka tev Sātans joprojām mēģinās skatīties uz to un tā kā vērst tavu fokusu uz to, kas tu esi pagātnē, bet šobrīd tavs laiks ir skatīties, kas tu esi šobrīd. Un tāpēc grēks var mūs verdzināt, mūs kontrolēt agrāk, vai ne? Bet šobrīd mums, pateicoties Jēzus upurim, vai ne, mēs esam apgraizīti, viss šņak, grēks nost. Un mums ir spēja pārdomāt, mums ir spēja kontrolēt sevi un tomēr šoreiz pateikt nē, es esmu jauns radījums. Un tāties stāties pretī atkal. Un kļūt mums par tādu cilvēku, kāds atkal Dievs mūs ir ieplānojis un radījis šajās pilnībā, ko mēs arī saucam pēc šiem punktiem un rakstu vietām. Tas ir abrīnojami, ka ja mēs pieņemam Jēzus identitāti, cik tā viņa pilnība pieder mums. Jā, tas ir darīts pilnīgs, ir Kolosiešiem 2.10 arī. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Šeit viņš ir galva visām varām un spēkiem, ja kāds neapzinās, tad tas ir arī, viņš ir valdnieks par visām tumsu, par kādiem citiem, vai ne, tur dieviem vai reliģijām, tā teikt, kur cilvēki var mēģināt rast atkal kaut kādu mierinājumu vai ko, bet ja tu esi atkal atradis Jēzu, atradis Dievu, kad tev pietiek īstenībā ar to Dievu, tu jau esi viņā kļūsi pilnīgs un tev nav vajadzīgs nekādas citi reliģiski vai, nezinu, simboliņi, kas tev dod spēku, rituāli, tā teikt. Vēstule Romiešiem 5.1, kur ir sacīts, tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Cik patiesībā viss tas mūsu perfektums un mūsu, kas mēs esam, un taisnīgums, taisnošana, tas viss ir ticībā tikai vienīgi caur Jēzu Kristu, ka vienīgās durvis ir Jēzus, kad tās ir tās durvis, pa kurām mēs ejam tajā tā kā visvētākā vieta, vai ne? Un tas arī ir īstenībā līdzībā, ko vecās derības simbolika runā par to, ka tu ieeji Kristu, un nekas, tu vienkārši neesi redzams vairs nekām, jo tur no visām pusēm bija tā kā pārklāts. Kad no augšas it kā šīs te kazādas oranžās vai sarkanās, kā tur rakstīts, un roņādas, tās pelēkās pa virsu, tāds necilas. Un tagad tu ieeji Jēzu vai ne tajā vissvētākajā vietā, ka tu esi drošībā. Tu neesi redzams vispār ne no kurienes, un es tūlīt sākšu raudāt. Vienkārši, man patīk vecā derības, jo to es vairākas reizes teikšu. Vienkārši tas, kad cik ļoti šī vecās derības simbolika, vecās derības šī kārtība runā par Jēzu. Jā. Tātad mēs esam mierā ar Dievu, un tas var atšķirties varbūt no kaut kādām sajūtām,
ka tas nav tāds miers un klusums mūsu dzīvē iestājies, vai ne? Nevienmēr tas ir tas. Bet tas nozīmē, ka mēs esam samierināti ar viņu un kad ir Dieva miers ar mums ir un ka mums nav vairs nekādu ierobežojumu, tā teikt, ka nav nekāds naids vai kaut kāds grēks vai vēl kāda apstākļa, kas Bailes droši vien arī par kaut ko, jo tas mūsu mūsu draugs. Bet varbūt šis vēl Dievs Dievs zina, bet kad varbūt šis vēl mani attur no tā Dieva mīlestības, varbūt es vēl neesmu pilnīgi, un ja viņš ir visādi šitādi dzirdēt, vai ne, kaut kāda apstākļa, bet es izdarīju to un to, draugs mīļais. Tātad, mums ticībā taisnotiem, tātad, ja tu esi ticībā taisnotiem, ja tu esi pieņēmis Jēzus Kristu kā savu kungu un pestītāju, tad tev ir miers, tev ir piedots, vai ne, un tu esi... Tu vairs nesatraucies par to, kur es nonākšu, kad es nomiršu. Šis ir viens no tādiem jautājumiem, kas tiek uzdots, kad kas notiks, ja es šodien nomiršu? Uz kurien es dodos? Es domāju, ka, ja tu esi reāli satvērs Dievu mieru, tad tev tas nesatrauc. Jo tu zini, tu vienkārši zini, tas ir tas plus, ko dod mūsu zināšana par Dievu vārdu, ka es zinu, kad es esmu ticībā taisnots un kad caur Jēzu Kristu, ka es vienkārši esmu brīvs. Brīvs no šīs valstības, no velna valstības, no visas šīs te. To, ko tu vari darīt, ir lūgt, lai arī miers ienāk tevī. Jā. Lai tu saņemtu šo brīvību atkal no šī nemiera vai no kādas lietas nepiedošanas vai no kāda grēka, ka tu balsties uz šo vārdu, ka tev ir piedots un tu arī gribi piedot sev, ka tu gribi būt mierā un lūdzu, lai tas ienāk tavā dzīvē. Tā kā ejam uz nākamo grupu. Let's go! Nākamā grupa ir tu esi mīlēts, tevi mīl. Un ko iekļauj šī mīlestība? Mīlestība nozīmē, ka Dievs mūs mīl. Tas ir svarīgi droši vien, kad viens no tādiem, kas, ja mēs zinām, tā kā Maslo piramīdas apakš vai ne, kad es varu būt drošs, ja Dievs man mīl. Es esmu pieņemts, es esmu Dieva bērns, esmu viņa mantinieks, esmu pildīts garā, un es esmu vai nu adoptēts, vai piepotēts, vai ir vēl visādi līdzīgi vārdi, kad es esmu mīlēts. Nu, ko apskatīsimies? Ka mēs esam mīlēti un darīt dzīvi Efeziešiem 2. nodaļa, 4. un 5. pants. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Tātad tas nozīmē, ka pagātnē vairs nav vairs, tev ir piedots un tu esi jauns. Un tu, tātad, kad tev vairs nav jādzīvo grēku varā, jo tas kungs tev ir tik ļoti mīlējis, vai ne? Ka viņš tev darīs brīvu. Viņš ir darījis brīvu un dzīves reāli tikt brīvam no tā visa. Un ka tu neesi tas, kas ir bijis pagātnē, kas tu biji, savos, kā te teikt, savos pārkāpumos bijām miruši, ka tev nebija spējas pašam sev uzvarēt šo grēcīgo dabu vai šo miesas kāri un citas atkarības, kas ir radušās, bet viņš ir darījis brīvs līdz ar Kristus žēlastību. Un žēlastība, šis vārds īstenībā ir ļoti spēcīgs, jo žēlastība nozīmē par lietām, ko tu neesi pelnījis. Vai ne? Tāda. Tu nevari to nesamaksāt, tas tev par brīvu vienkārši. Viņš apžēlojas par tevi. Kad es esmu vienreiz, kad es esmu piedzīvojis, bija viena tāda izteikta sajūta, ka tu saproti, ok, tu rīkojies tā, bet Dieva žēlastība atnāca par situāciju konkrēti, un es saprotu, reāli tā ir Dieva žēlastība. Es nebiju pelnījusi, bet viņš tā kā apžēloja, deva savu mīlestību un atrisināja situāciju atkal visā. Tā kā es novēlu piedzīvot, izteikt, ka tur saprast, wow, tā bija Dieva žēlastība atkal pār manu situāciju. Patiesībā man nāk prātā, runājot par Dieva mīlestību, kad nav lielākas mīlestības, kā atdot, tā kā, ar dzīvību samaksāt par dzīvību. Un tas ir tas, ko Dievs tēvs izdarīja, ka viņš savu dēlu atdeva par, kad nav lielākas vērtības vienkārši. Tas tā kā, ja mēs salīdzinām, kad upurim nav lielāka vērtība, ja tas ir tā kā tiek samaksāts vai ne, kad ir kaut kas augstāks, kad savu dēlu atdod. Un
tad man asociējas ar Jāņa evaņģēliju, kur Jānis mīļākais māceklis un visādi tam līdzīgi. Jānim vispār atklāsums par mīlēt. Un Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā tur ir 37. pants ir katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Un tas ir šīs te bērna mīlēšana un cik ļoti vispār, ja tā godīgi, tad cik ļoti mēs caur to, kad mums ir bērni, mēs varam ieraudzīt, ko nozīmē mīlēt. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Nē, vienkārši vai tu esi gatavs kaut vai savu brāli atdot, savu mīļo brāli atdot par kaut ko, lai samaksātu par kādu citu cilvēku dzīvību. Man liekas, ka mūsu radinieks, mūsu tāds tuvinieks, mēs nevaram. Jā, kur nu vēl pašam savu bērnu. Vai ne? Domājies, taču negribētu, ka tavs brālis nomirst dēļ kāda, kurš būtu tur sagrēkojis kaut ko un doj tagad samaksāt. Labi, mainaties tur tā kā kādu. Es domāju, ka... Pat to cilvēku, kur tu nepazīsti, ne, ka tev ir jādod savs tuvākais par otru. Jā, bet man ļoti, kad es lasīju šo raksturvietu, man ļoti patīk, kā tur ir teikts, ka tēvs man dod, tātad tēvs dod Jēzum, vai ne, šo cilvēku. Tas nozīmē, ka Dievs strādā pie tevs, viņš aicina tevi. Viņš iedod tevi Jēzum, un tas ir arī svarīgi, vai ne, ka nāk pie manis, tev pašam ir jānāk arī. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, un tu redzi, ja tu nāc pie Dieva, jo varbūt arī piemērs no situācija, kad tu ej pie kāda cilvēka, vai ne, viņš tev var atstumt, atteikt, tu viņam neesi vajadzīgs, vai nezinu vēl kādu trūkumu, bet Dievs vienmēr pieņem tāds, kāds tu esi. Pilnīgs, nepilnīgs, viņam to... Vienalga. Vienalga. Nāc šurp, es tev esmu jau, kā tu teici, kad kas nāk, tieši tā. Tad tur nav teiks nosacījums, ka, ja tu tur to izdarīsi, vai tu to izdarīsi, vai tu vēl kaut ko. Šis ir labs. Tas ir par nosacījumu mīlestību. Ka vispār, šis ir tas par beznosacījumu mīlestību, jo patiesībā mums uz mūsu bērniem ir beznosacījumu mīlestība. Ja tās attiecības ir veselīgas, ja viņas ir pareizas, jums varbūt var gadīties... ka mēs esam tālu prom no patiesības, tad arī mūsu sirds ir nocietinājusies, un mēs varbūt nespējam baudīt, redzēt un sniegt tādu patiesu mīlestību, kad tikai bērnu un vecāku šīs attiecības, ka viņas ir bez nosacījumu. Tieši tā. Un pats tā detaļa, ka tu pieminēji, vai ne, kad neskatoties to, kāds tu esi, katrs ir aicināts nāk. Kas nāk pie manis, es nekādā ziņā nedzīšu prom. Wow. Es pilnīgi katrs, tā kā, jebkurš, tu vari nākt pie Dieva, kāds tu esi, viņš katru pieņem, pilnīgi katru, nav nekādu nosacījumu, tev nav jābūt tur kaut ko izdarījušam, neizdarījušam, samaksājušam, vai varbūt neesi kaut ko samaksājis, vai kaut ko Dievs pieņem ar savu agaps, ar tādu milzīgo, neierobežoto, bezgalīgo, bez nosacījumu mīlestību. Tieši tā, man šeit raksturvietā arī vēl patīk. No vienas raksturvietas var paskatīties tik daudzām pusēm, bet tas, kad tēvs un dēls šeit strādā tādā vienotībā. Viņi ir viens, vai ne? Jā. Un kad tas vēl vairāk parāda, to es aicināts Dieva ģimenē, jo viņi sadarbojoties par tevi rūpējās un gādā. Jā, ka vesela komanda strādā pie tā, lai tevi izglābtu, lai tevi pestītu, lai tevi mīlētu. Ja domājies, ka vesela komanda mīl. Vesela komanda. Svētais gars arī. Un tad, kad tu esi nācis un tu esi pieņemts no Dieva, tad tu arī kļūst par Dieva bērnu, kas ir 1. Jāņa, 3. nodaļa, 1. pants. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Tātad mēs tiekam saukti Dieva bērni. Šis bija, laikam, arī punkts, ko mēs pieskārāmies pagājušajā reizē, vai ne, par to Dieva bērni, ka tas var būt tāds
pagrūts jautājums. Tas ir smags, smags, nebaidamies teikt. Kad arī nesen, starp citu, man ir vēl viens cilvēks, kurš apstiprināja to, ka mūsu laikā, kurā mēs dzīvojam, ka mūsu vidē vienkārši 70–80% mēs dzīvojam kā bāriņi. Un tas ietekmē mūsu domāšanu, jo mēs jūtamies nepieņemti, mēs jūtamies atstumti un nemīlēti, kad visi sakne tā, ka varbūt, ka mēs varam, Dievs var aizpildīt šo te mūsu trūkumu, ka mums nav mūsu reāli, ka mēs no savas īstās fiziskās ģimenes neesam saņēmuši kaut ko, ka Dievs var to būt tajā vietā. Viņš arī pasaka reāli. Jā, jo tur tā ir jauna iespēja. Uzsākt jaunu dzīvi, vai ne? Jā, tieši tā veidot pašvērtību atkal uz šī pamata. Jo arī man bijusi pieredze un protams, ļoti daudz no tā, kā mēs veidojamies kā personības, ir jāskatās arī uz mūsu bērnības situācijām. Un, tāpēc, ja ir kāda situācija, ko tev kā vecāks ir pateicis vai izdarījis, vai kā, ka tu vari apzināties, kad Dievs, tu neesi tāds, vai ne? Dievs nav tas, kurš pametīs, vai ne? Ir tā rakstvieta par to, ka, lai, ja tava māte tevi pametīs, tad es to noteikti nedarīšu. Tieši tā. Pati, Tā kā tu esi Dieva bērns tagad, un nevis kaut kad nākotnē, kad mēs nonāksim debesīs, bet šobrīd jau tu vari dzīvot. Un ja tu esi Dieva bērns, tad tev pienākās viss atkal... Vai ne? Bet mēs izlaidām vienu punktu. Kas pienākās? Tātad, kas pienākās, Laura, Dieva bērniem? Tātad Dieva bērniem pienākās tas, ka tu esi mantinieks. Un vēl brīnišķīgi detaļa, ka tu esi gara piepildīts. Un to mēs apskatīsimies Galatiešiem 4. nodaļa, 6.–7. pants. Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Tātad tu vairs neesi kalps, pasvītrosim, tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Un ļoti, ko es lasīju komentāru par šo rakstu vietu, vai ne, ka saskaņā ar romiešu likumiem adoptētajam dēlam bija garantēts visas likumīgās tiesības uz tēva īpašumu. Tātad, pat ja viņš agrāk ir bijis vergs, viņš nebija otrās šķiras dēls. Tātad tava agrākā dzīve tiek viss kancelēta, un tu esi līdzvērtīgs visiem pārējiem tēva, ģimenes, bioloģiskajiem vai adoptētajiem dēliem. Kā adoptēti Dieva bērni, mēs ar Jēzu dalāmies visās tiesībās uz Dieva resursiem. Un kā Dieva mantinieki mēs varam pieprasīt, ko viņš mums ir sagatavojis, savu pilnīgo identitāti kā viņa bērni. Tā kā tas ir tāds wow, redzi? Tajā laikā atceramies, ka Dieva vārds ir rakstīts citos laikos arī, un arī šobrīd īstenībā tas pats arī strādā. Cilvēks, bērns, kas tiek adoptēts, viņš kļūst par šīs jaunās ģimenes pilnīgu bērnu, viņš tur netiek skatīts vai ne, pagātnes, tur kaut kādas detaļas, vai ne, bet tu esi ienācis šajā ģimenē un tev pienākās viss tas mantojums, kas ir konkrētajā ģimenē, kur tu esi. Un ka tu vari pieprasīt, ja Dievs ir sacījis, tavas dāvājas to, tad tev arī ir šīs svētības visas. Svētības. Un runājot par adoptētas, vai ne, kad romiešu vēstule 8.15. Laura. Nē, Es izlasīšu 8.15. Ja jūs neesat saņēmuši verdzības garu, to, ko tikko sacīja, kad tāpat ir cita rakstvieta, kas apstiprina to pat romiešu likumu tajā laikā, kas bija, kad man vispār patīk, kā strādā Dieva vārds. Viņš tā kā vienkārši jau zinot uz priekšu, vai ne, kad bija Romas impērija, kad tas bija jau tajā laikā, vispār Romas impērija radās plus mīnus tajā laikā mazliet tur kaut 100 gadus pirms tam, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba tēvs.
Un šī tēma vispār par to, ka mums ir tēvs un ka mēs varam saukt aba vispār, tas skaitās tāds, viens no ka tev ar tēvu ir tādas attiecības, kāds es gribētu, kad tā kā svētājiem garam ar Jēzu un ar tēvu, ka viņam ir tādas attiecības, ka viņi var vienkārši saukt un tēvs vienmēr, viņam ir tāda sirds, ka Laura. Tēvam ir tāda sirds, ka viņš, kad bērns prasa maizi, viņš nekad nedos viņam tur akmeni vai čūsku vai kaut kādu tādu muļķīgas joks neizstrādās, ka viņš patiesi dos pašu labāko, un tā ir arī tāda tēva augstākā, vai ne? Jā, tā tēva augstākā mīlestība, ko mēs pat reizēm neapzināmies, ko viņš mums jau ir dāvājis. Jā. Tā kā, atceries, tu esi kā adoptēts bērns, tu esi zaudējis visas tiesības vērga, visas šo verdzību esi atstāt. Jā, izlauk ārā pār savām durvīm, izlauk ārā savu pārātu, ieliec šo jauno apziņu, jauno identitāti, jauno pasi, bērnu dzimšanas apliecību. Jā, starp citu. Ieliec jaunos vāciņos, ieliec pie sienas. Tas tā kā īstenībā, cik ļoti mūsu, praktiskā dzīve, kur mēs dzīvojam, cik ļoti viņi atspoguļo Dievu domāšanu, jo, kad mēs adoptējam bērnu, šodien, labi, šodien gluži nē, bet, piemēram, 3 gadus atpakaļ, tad tu saņem šo dzimšanas apliecību, kur ir rakstīts tavs vārds. Un tur ir tā kā tēvs un māte, un tur vispār neeksistē citi cilvēki. Pat, ja tu gribētu šodien atrast, tu īstenībā, ja tā godīgi teikt, ka tas varbūt nemaz tā īsti nevarētu atrast viņus. Tas, man liekas, kā tas ir, man īstenībā, manās smadzenēs tas rada apvērsumu, tad, kad es ieraugu, ka mans vārds ir rakstīts, ka esmu mamma, bet tur ir bērns, kurš neesmu dzemdējusi. Tas ir tāds, iedomājies, kā cilvēkam mainās liktenis, tātad adoptēts vai ne. Tas ir arī vēl ir rakstvietas, kurš runā par piepotēts. Un mēs zinām, kad uz ābeles pamata vai uz kaut kādu no šīm plūmēm vai vēl, kad var uzpotēt citu sugu vai ne. Tas patiesībā no vienas puses liekas tas tā nereāli, bet ka tu vari no viena koka baudīt gan ābols, gan bumbieres, gan vēl kaut ko, kas ir no līdzīgas no līdzīgas zēra iziet ārā. Cik interesanti Dievs domā, viņš paņem tevi, kurš bija svešinieks, un tātad jūs vairs neesat klaiņotāji pa pasauli un svešinieki, bet nošķirto līdzpilsoņu un Elohim nama locekļi. Kad jūs vairs, kādreiz mēs bijām īstenībā, es varu teikt, ka dzīvoju pirms savas kristietības, pirms Jēzus Kristus posma manā dzīvē, pirms tā sezona sākās. Es dzīvoju savā haotiskajā dzīvē, un man patīk šeit tulkojumā, kā ir teicis, klaiņotāji pa pasauli un svešinieki. Ka mēs vairs neesam tādi. Tātad jūs vairs tādi neesat. Tas ir teikts vēstulē Efeziešiem 2:19. Un arī tu neesi vairs svešinieks un klaiņotājs. Tu esi atgriezies Dieva svētību namā. Tu esi pilnvērtīgs mantinieks Dieva svētībām, Dieva darbam, visu, ko viņš ir darījis. Viņš ir rūpējies par tevi un viņš ir gādājis par tevi. Un viss šī te dievišķā komanda ir strādājis, lai varētu tevi ievest šajā dievišķajā pilnībā, pārdabiskajā, atgriezties šajā dievišķajā pilnībā. Un par to ir samaksāt milzīgu cenu. Un Jēzus ir mazgājis tevi ar šīm te asinīm, ar kā atklāsmes grāmata saka, ar upuru jēra asinīm ir mazgāt šīs drēbes, un arī mēs katrs esam mazgāti, un mēs esam vadīti līdz tam, lai atgrieztos šajā Dievu pilnībā. Un ar to šī nodaļa tiek noslēgta, un mums būs turpinājums nākamajā reizē, jo Dieva apsolījumi par to, kas tu esi Dievā, ļoti daudz, ka mēs varam runāt un ir tik daudz niansētas, un viņas ir tik vērtīgas lietas, ka mēs nevaram vienkārši ignorēt to. Mēs nevaram to neizrunāt, mums nav nekādas tiesības pat izlaist kaut ko no tā, ko saka Dieva vārds, jo tās visi ir būtiskas lietas, kas veido mūsu personību un vada mūs atgriezties pie Dieva. Jā, mēs turpināsim arī nākošajā reizē vēl par 3 blokiem runāsim, bet gribu jūs aicināt,
Ja ir kāda konkrēta šī īpašība, šī bagātā dāvana, kas tev uzrunāja, vai kāda tā teikt, lieta, ko tu vēlēsi padalīties, droši ieraksti komentārā. Pat ja tādas vienu vārdu man ļoti uzrunāja un atsauce bija par to, ka, piemēram, par piedošanu vai ne, ka tu sajūti. Droši ieraksti, tas mums arī palīdzēs saprast, uz ko vērst uzmanību, fokusu un tā kā aicinam padalīties. Un tad jau turpināsim nākošajā reizē. Nebaidies, laiko, šēro, padalies!